Jā, mēs atrodamies atgrieztās taras un gatavās produkcijas noliktavā. Lūk, šādos te konteineros mēs saņemam atgrieztās 5-galonu polikarbonātu pudeles no klientiem. Un šādos konteineros mēs arī uzglabājam gatavo produkciju, kura jau nākamā dienā pēc ražošanas nonāk pie klientiem. Jā, šeit atrodas ražošanas līnija, pilnībā automātiska. Lūk, robots, kurš no konteineriem izceļ tukšās pudeles, noliek uz līnijas un jau ņem atkal gatavās pudeles, liek atpakaļ konteineros. Tālāk pudeles nonāk mazgāšanas iekārtā, kurā notiek 5-pakāpju mazgāšana. Visā mazgāšanas procesā tiek lietots tikai un vienīgi mūsu dabīgais minerālu ūdens. Parasti pudeļu mazgāšana notiek ar ūdens strūklu, tad mūsu mazgājumā mašīnā mēs izmantojam sprauslas, kuras ieiet iekšā pudelē un ar turbulentu plūsmu mehāniski mazgā pudeli. Tālāk pudeles pa līniju nokļūst uz pildīšanas iekārtu, kur tās tiek piepildītas ar ūdeni. Piepildīšana notiek attīrīta gaisa vidē. Pildāmā mašīna ir kabīnes veida, kurā tiek pievadīts filtrēts gaisa. Un tūlīt pat nekavējoties tiek uzlikts korķis pudelei. Un notiek atkal jau gatavās produkcijas kvalitātes pārbaude. Tālāk šīs pudeles nonāk pie robota un tiek ievietotas konteinerā. Avotu ūdeni mēs transportējam ar autocisternām no Mežuļiem, Kocēnu pagastā Valmieras rajonā. Katru dienu tiek atvestas 5 līdz 6 autocisternas, kas ir aptuveni 120 tonnas ūdens dienā.